Labdien, es esmu Edgars un parādīšu jums runas atpazīšanas rīku ārsta birojā. Visos ārsta biroja teksta laukos, kur ir garāki par vienu rindiņu, ir ieintegrēts runas atpazīšanas rīks. Piemēram, vizuālās diagnostikas nosūtījumā laukā slēdziens vai apraksts nospiežot labopeles podziņu, ar kreiso varam izvēlēties automātiskā runas atpazīšana. Arī kalendārā sūtot izziņu, varam ar labo peles klikšķi izsaukt automātisko runas atpazīšanu. Visos ārsta biroja DAM dokumenta laukos arī ir ieintegrēts šis runas atpazīšanas rīks. Stacionārā kartē paņemsim izrakstu epikrīzi. Un ar labo peles taustiņu varam izsaukt automātisko runas atpazīšanu. Tagad praktiski iediktēsim arī kaut ko. Tā ejam uz aprakstu, izsaucam rīku, nospiežam podziņu sākt runas atpazīšanu. Kreisās talakrurālās locītavas sprauga asimetriski sašaurināta, komats ar artikulējošu virsmu subhondrālu sklerozi, komats margināliem osteofītiem, domuzīme deģeneratīvs osteoartrīts, punkts, jauna rinda, papēža kaula entesofīti dorsālā un plantārā virsma līdz 0,7 cm, punkts, sīki kalcināti mīkstos audos dorsāli no talakrurālās locītavas, punkts. Šo tekstu var labot, papildināt pēc rīka ierakstīšanas, un šis rīks ir integrēts ar medicīnisko vārnīcu, tāpēc atpazīst terminus, bet kaut kādus vārdus nezin, šo rīku ir iespējams arī apmācīt. Aiziesim uz DAM dokumentiem tagad. Izsaucu runas atpazīšanas rīku. Šis rīks saprot dažādas rakstzīmes, teiksim, pēdiņas, un lūdzu ielika pēdiņas. Jauna rinda, turpinam iediktēt tekstu, teksts ievadās jaunā rindā. Punkts, komats, uzreiz šīs rakstzīmes parādās tekstā, bet šis runas atpazīšanas rīks prot arī pats likt komatus un punktus, bet mums ir jāiemācās pašiem runāt ar šo rīku. Tātad jāsaprot, kādā ātrumā viņš vislabāk atpazīst tekstus, kādam jābūt tembram, intonācijai. Apstādināju ierakstu un ar krustiņu aizvēru ciet. Ja? Tātad rīks ir ar medicīnisko vārnīcu, ar iespējām mācīt viņu un arī var papildināt ar dažādiem simboliem, jeb vadības kaut kādām komandām, tādām kā punkts, komats, pēdiņas, semikols, kols. Paldies par uzmanību!